Šis video ir domāts jūrmalniekiem pirms pašvaldību vēlēšanām. Tā es šo video, lai parunātu par to, ko tad esošā vadība ir izdarījusi Jūrmalā, pastāstīt, kas ir labs, kas slikts, aicināt cilvēkus piedalīties vēlēšanās, bišķiņi pakritizēt esošos pretendentus, kas grib ieiet pie vāras par viņu sižetiem, un parasti viņi sākās rekur Jūrmalas doma tur, un tad tādā vienmuļā valodā kaut ko stāst. Pašvaldība ir reāli saimnieciska lieta. Tas, ko es vēlos dzirdēt, ir konkrēta problēma, konkrēts risinājums, konkrēts piedāvājums, novērtējums. Nu, tad par to es pastāstīšu salīdzinoši garā video. Nu, tad pastāstīsim, par ko tad cilvēki te pretendē, un viens no cipariem ir 107 miljonu eiro, tas ir 2024. gada budžets. Tātad pār pa 100 miljonu eiro budžets mums ir pilsētā. Ak jā, un es nekandidēju uz Jūrmalas domu. Šis ir vienkārši pārdoms un aicinājums citiem aktīviem jūrmalniekiem paust savu viedokli, lai mēs kaut ko mainītu, jo uzskatu, ka tam ir pamats. Sāksim ar simboliskām attieksmēm. Lūdzu, stāviet pie domas tikai valstspilsētas administrācijas atļaujām. Nu, tātad šeit ir atļaujas, nu, visticamāk, iekšēji atrunāts, ka jāstāv ir īstajiem. Te ir izņemot ar atļaujām, un šeit, rekur arī, pasties, pa kreisi, arī zīmes šķība, tikai ar Jūrmalas valsts pilsētas administratīvām atļaujām. Un tad šeit var jūrmalnieki nolikt savas mašīnas. Nu, tas tāds simbolisks attieksmes jautājums ir pārsvarā viss tikai ar atļaujām. Nu, bišķiņ arī iedzīvotājiem ir atvēlētas vietas. Gadījumā, ja kāds nezina, kāpēc es pa tām gājēju pārējais zebras līnijām runāju. Normatīvos valsts standartā tas ir noteikts, kādam jābūt redzamībai un atspīdumu klasē pat. Respektīvi, ja notiek kāds negadījums, teorētiski tur var pastrīdēties, lai gan horizontālais apzīmējums nav tik svarīgs kā ceļazīmes. Un šī ir viena no tādām īstenībā būtu jābūt ļoti svarīgām tēmām, ko laikam es gribētu teikt populistiski, respektīvi populistiski. Ko nozīmē populisms, jā? Populisms nozīmē to, ka tu saki to, kas cilvēkiem patīk, bet ko nevar izpildīt. Nu, tā, jo gadījumā, ja kāds saka, kas cilvēkiem patīk, un tā ir partijas programma, un viņi to var realizēt, tas nav populisms. Un, diemžēl, bieži vien žurnālisti mēdī lieto šos te jēdzienus nepareizi. Nu, lūk, un šī ir tā Jūrmalas zona, ko es uzskatu, un jā, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Varam piekrist, varam nepiekrist, par to mēs diskutēsim komentāros. Bet, lūk, šeit ir šī te ekonomiskā zona, kas sākās no Vaivariem, un cilvēki nevar saprast, un tiešām lielākā jūrmalnieku daļa, pirmā atbilde būtu jātaisa, kas ir, viņiem tas patīk. Un jā, es dzīvoju Jūrmalā, es saprotu, kas būs sliktākais, ja to atcels. Būs karstās dienas, sestdienās, svētdienā, kad Jūrmalā būs grūti iebraukt un grūti izbraukt. Viņas tāpat ir, bet teorētiski varētu būt vairāk. Bet jautājums ir, ko mēs zaudējam? Un zaudējam mēs būtībā Jūrmalas attīstību. Piemēram, es biju Ventspilī, un vienkārši jautājums, kad es aizbraucu uz kempingu, es paprasu, kur braukt Ventspilī, ko redzēt. Jā, cilvēku tur ir maz, bet atbilde ir īstenībā ļoti vienkārši. Lemberga hūte, tad tas švakais akvaparks pie jūras, zinātnes centrs, kas jau izskatās kā arhitektoniska bomba, jau vairāk kā 15, ja ne 20 gadus ir vismaz 2 bezmaksas tādi lielāki bērnu laukumi Ventspils dzīvojamos rajonos, kur cilvēki reāli brauc atpūsties. Ir šī te koncertzāle Latvijas, ieraudzīto strūklaku, kas tur ir, to tā nevarētu nosaukt, tāda gāsto kuģinieku mastu strūklaku. Tas bija kaut kas. Wow! Lūk, tas ir dabas objekts. Un tad man atbrauc ciemos un man prasa, ko redzēt Jūrmalā. Ko jūs vēl varat pateikt bez tā, kas mums ir dabas dots, proti pludmali? Ir jāsaprot, ka vienkārši cilvēki negrib cīnīties. Un ja es būtu rīdzinieks, man būtu tas izdevīgi. Man tas ir ļoti izdevīgi samaksāt 3 eiro un nolikt stāvvietu. Bet cik maksājam katrs mēs, cik mēs sodos esam samaksājuši, citi sodos. Tagad pat es nopirku pa 10 eiro nedēļas atlaidi. Man ir jācīnās, man ir jāraksta pilnvara, jo, redziet, pašvaldības šis policists nav atradis to, kad ir datubāzē nopirkta caurlaidi. Visu laiku cīņa, un tad šis te pašvaldības nosacītais
jurists tāds, es pat teiktu, ka tas tāds konglomerāts, tāds klāsters, kas dara visu pēdējo, lai tikai tu neaiziet līdz tiesai un to noraktu. Katrs individuāli cīnās, bet jā, mums ir ārstniecība nedaudz, tiesa, zemesgrāmata, policija. Wow! Kas ir ar privāto biznesu? Cik mums ir bankas filiāls? 0 mums ir bankas filiāls. Kas mums ir augstāk? Mums ir kāds liels biroja centrs. Jūs zināt, kādu biroja centru kā Rīgā var nosaukt, nerunāju par Skansielu un kaut ko tādu. Kas ir Jūrmalā attīstījies? Kas ir šī te attīstība, par ko tad ir vērts likt caurlaides? Teikšu uzreiz, risinājums ir vienkārši caurlaides ir jāatsakās no šī te principa, no šī te mantojuma. Un ir jāievieš jāmaksas stāvvietas. Nākamā nepopulārā lieta, bet tas būtu pareizais risinājums, jo tev ir jāmaksā par pilsētas telpu. Es daudz šīs lietas apskatos, paskatieties manā YouTube kanālā, ir kaut kur es individuāli kaut kam pieskaros, bet šī te Jūrmals caurlaide ir ļoti svarīga lieta. Diemžēl cilvēki lielākā daļā, es saprotu to, nesaprotu un nepiekritīs, bet tad, kad es ar viņiem runāju tieši arī man pazīstamie, kuri ir maksājuši sods, saka, jā, Jūrmals caurlaides ir labas. Nu, nav tās labas. Es parādīšu jums Jomas ielu. Paskatīsimies, vai tur būs vaļā daži no veikaliem vai restorāniem, kas ir cieti uz ziemas periodu. Padomājiet paši, mums taisa ciet uz ziemas periodu veikalus, restorāns, jo nav cilvēku. Es jau pieminēju iepriekšējā video, cilvēki brauc Ziemassvētkos skatīties Ogrē gājēja iela, Maleči Ogra, bet Jūrmala. Un tad tie slāzdi tagad, digitālie slāzdi, to visu stāstīšu, skatīšu, skaidrošu, piedodiet, nerakstu pēc scenārija, rakstu video pēc sajūtām, lai pirmkārt iedvesmo citus, paķert kādu domu un šajā te priekšvēlēšanas laikā kaut ko darītu, lai šī te sakabe, kas ir starp trūksni, sproģi un to te visu konglomerātu, kas tur ir veidojis. Nu, paskatieties paši tikko tas video, kas ir ar lediņu, Viņš pasaka, cik mums tur bija neliels tas algas pielikums, cik tur bija kādi 50%. Jā, 50%, tas var būt neliels algas pielikums, ja alga nav tavs ieņēmums, ja tev ir citi ieņēmumi. Tāpat izpilddirektors Edgars Stobos, paskatieties, kas tur viss ir apaudzis. Un svarīgākais ir tas, ka no neiešanas balsot Jūrmalā iegūst tieši vadošā koalīcija, jo šie te lielie parki, lielās sadarbības, JLD, liktenis, kas gadiem apkalpo visu. Jā, daudz lietas īpaši pēdējā laikā dara kvalitatīvi un labi. Jautājums par kādu cenu un kāds ir konkurss. Nu, nevar 10 gadus uzvarēt pēc kārtas, teiksim, par vienu to pašu, vienu firmu. Nu, ir jautājumi par to. Un, piemēram, šis, kas ir uztaisīts Jūrmala LV, šo 3D skatu, jā, tas ir gaumīgi, tas ir pareizi. Bet rādīšu arī labos piemērus un viens no tiem ir Latvijas karogs. Liels, smuks, foršs. Tas ir laiks. Garš video, es braukšu cauri visai Jūrmalai tagad. Sudrabkājas mazulis. Diferencēšana, nedalīšana. 3 eiro, turklāt vēl pacēl šo iebraukšanas maksu. Sods kāds ir? 50 eiro. Cik tas ir samērīgi? 3 eiro sods pret 50 fiksētu eiro sodu. Un lūk, tad šis arī ir viens no retajiem objektiem, ko var teikt kā piemēru, ko tad Jūrmalā darīt. Jā, tas ir akvaparks, Līva akvaparks. Tagad mums tādā pamestā grūtā vietā uzbūvēja Maksimu. Bet te arī, kā rakstīja viens no deputātiem, bija novērtēts krietni lētāk viss šitas. Un tagad tā vērtība no 900 000 esot pieaugusi uz privatizāciju līdz 2 miljoniem. Nu, tā teica. Es vados pēc publiski pieejamās informācijas. Kārtējā neizdarība, kas jāpārtājas. Nu, bet labi, šī ir tāda veca lieta. Tagad salaboja, šits ir pareizi. Reko brauc mašīnas, tāda ir veloceļš un tāda ir gājējiem. Bet šeit sen jau bija un pastieties, kā ir vecais gājējs un veloceļš. Redzējāt? Šādas te neprofesionālas cilvēku rīcības dēļ ir jāpārbruģē teorētiski viss šis te posms, kas ir kilometriem garš līdz pat Dzintargājas pārvadam, jo nav normāli ielikt gājēju starp automašīnām un veloplūsmu. Opā, un re, kur ir puķpodi. Visiem tik ļoti patīk puķītes, bet jūs zinat, cik maksā šādu te viengadīgo podu, kas es saskaitīju, bija pie 400. Tātad, ja paskatāties atkal iepriekšējo video, tur viss var redzēt, visiem patīk, bet kāpēc likt šeit meža posmā? Pie podiem vēl atgriezīsimies. Tas pats tilts, vai mums ir skaists tilts, jā, tas maksā naudu, ir jāremontē, bet arī šeit bija sarežģījumi, jo konkurss viss ievilkās, jo nevarēja dabūt, kā uzvar konkrēts uzņēmums. Nācās slēgt, kā ir.
Cik ilgi notiek tilta remonti? Nu, šī ir noteikti 2. vasara. Ja kas uz tiem vecteķiem stāv tāds signāla uguns, tās naktī nedeg. Nevis naktī, bet jau tad, kad paliek tumšs, tad, kad bija ziema, 5-6 jau nedeg. Nu, pabraucat, vai tas nebūtu Jūrmals būvvaldē kaut kādam uzraugam no attīstības pārvaldes jākontrolē? Būtu. Bet, nu, kāpēc tāds darbs nenotiek? Signāla ugunīm ir jāmirgo. Te, piemēram, nu labi, vienā posmā uzliekat tās puķītes, bet rekur, lai tās puķītes samaksātu, rekur ir uzlikts naudas kāšanas aparāts. Rekur, tur ir tā LMT luksofora kamera. Šie luksofori ir nepareizi izvietot, proti, kad sinhroni nemainās šīs te krāsas. Vajadzēja, kad šis sāk mirgot un iet tā tad uz sarkano, pēc tam ar nobīdi sāk otrs mirgot, bet tie mirgo kopā un līdz ar to tie, kas iebrauc pie pirmā jau, kad ir uz tādas robežiņas, ja? Tie pie otrā ir riktīgi uz sarkano un atnāk sots. Vai tā drīkst darīt pašvaldība? Ja? Saprot, ir viena lieta, ko tu kā privātais dari savā teritorijā. Bet, ja tu esi un rūpējies par cilvēkiem, tu esi kā mūsu ievēlētais pārstāvs un tu tā esi speciāli tādas lietas, lai, nu, tā kā pārkāpt un vairāk sodīt, tas, manuprāt, nav labi. Nu, es esmu par to pārliecināts. Te arī vēl ir tā vieta, velosipēds, gājējs uz kreiso pusi iet, un tad ir automobīļi. Nu, tās lietas nedara. Redzam, ka gājējs iet pa velo ar šo joslu. Jā, tik ļoti patīk puķītes. Lūk, šeit ir pamatota vieta, kur viens šis te puķpots, kuru laist speciāls traktors, nezinu cik reizes nedēļā, un puisis stāv un lej no tās cisternas te ūdeni, var būt šeit, kur ir starp joslām. Bet tajā pašā laikā, rekur tālāk, kur izbūvēja jauno satiksmes mēzi, tas ir dubultos. Lūk, šeit ir šīs te mašīnas, tas, par ko mēs savulaik runājam, ka tas aizsedz tādu skatu un mēs pazaudējam upi. Un tad, kad mašīna stāv, tā tas arī ir. Tā vietā vajadzēja salabot šo te degradēto laukumu, kur agrāk, zinat, atradās paši, zinat kas, te nāk armatūras ārā, te vispār es brīnos, kā neviens nesūdz tiesā. Ne tikai šeit ir, pasties kāda bēderi, jā, nu labi, te nav tik asi tā mala, bet pasties tur, šitā mašīna, nu netic, ka naktī vai ziemā te neviens neiebrauc. Un tikmēr mēs skatāmies uz šo te visu betonēto, ko varēja, protams, sakopt tā vietā, lai pļavas vietā uztaisīt stāvvietu. Un te ir vēl labāks, nu parādīšu. Nu, vienkārši paskaties. Nē, nu kāds jau ir iebraucis, te var redzēt, ka ir atdauzīts, bet jāsūdzi tiesā Jūrmals doma par šito, jo tā atbild par uzturēšanu, jā? Par ceļu uzturēšanu, rekur, kājas ieliku, 20 pār centimetri, tikai viena no vietām. Nu, un te lienārā armatūra. Tur var pārdurt riepas, tā kā saucat policiju fiksēt un prasat naudu no Jūrmals domas. Tā mums plīvo Jūrmals pilsētas karogi. It kā, piemēram, arī šī nu tāda sīka problēma, bet, nu, saprot, viens sasit, otrs sasit, nu, nevar būt pilsētās tādas vietas gadiem. Viņa tai vietā ir šādā stāvoklī vairāk kā 10 gadi. Tu var apstīties, man ir arī video par Jūrmals centru pirms iepriekšējām vai pat pirms priekšpēdējām pašvaldības vēlēšanām. Par labo lietu, ko ir izdevies. Lūk, piemēram, tas, kas ir izdevies, agrāk teikt, labi, ja nolika konus, ja? Tagad tomēr ir sākts likt gan šīs te brīdinājuma zīmes, nu varētu būt vēl bišķiņā ātrāk, bet nu 50 metri plus mīnus, teiksim, ir. Bet rekur šeit notiek darbi, nu beidzot viņus var redzēt. Ja agrāk lika redzēt tos konus, tie konus bija tikai. Tagad ir, lūk, vai nu šāda piekaba ar gaismas signāliem, nu vispār ideāli. Gadiem par to rakstījām un publicējām ziņas portālā iAuto.lv, kur es strādāju. Labais darbs, kas tika arī mēs daudz rakstījām un ir izlabots. Uzlika luksoforu asaros. Un turklāt vēl ir salabot, kas arī dubultos ir, kad mašīnas nestāv priekšā. Te vēl bija sniega tīrīšana un tādas lietas, bet, nu, sakārtots viss labi. Nākamā stāvja šitā pārēja, tā gan tāda, nu, jau grūtā. Bet, nu, labi, katra pārēja arī nav ar luksoforu jāprīko. Interesanta vieta, kaut kā nodega arhitektūras piemineklis netīšām. Nu, māju vairs nav jāatjauno tajā izskatā laikā. 10 mēneši pagājuši, tāpat, kur viss šitie koki tur guļ, un Dārza ielā ir vēl trakāk. Un atkal, saprotat,
tas, ka tie podi ir smuki, jā, viņi vietām smuki, bet arī šeit. Nu, paskaitat paši, tas katrs pods, saprotat, tās ir viengadīgās puķis, kas ir iestādītas turklāt diezgan augstu un podā, kas ir regulāri jālē. Tās summas, kas par to tiek maksātas, nu, vai tā vērts ir tad šo te iekasēt naudu par Jūrmalas caurlēdēm, lai mēs varētu šīs te puķis te nolikt un laistīt. Nu, ir jāsaprot, ka nevar gribēt gan vienu, gan otru. Nu, kaut kas ir jāizvērtē un no kaut kā ir jāatsakās. Rekur, te ir sastādīts, te vēl interesanti, rekur, te vēl nav sastādīts, ja? To visu stādīs tālāk. Jūrmalas kriminālākais rajons, Kauguri, kur savā laikā es, varbūt arī pat tagad vēl joprojām nevaru boltu atstāt, jādēļ kriminogēnās situācijas. Un kāpēc tad notiek Kauguru svētki? Tie notiek tieši šeit, uz Tallinas ielas, nu tāpēc, ka te dzīvo šīs tas savienības, kas it kā ir pašķīrusies, bet kam es īsti neticu, sproģis un trūkšņa vēlētāji. Jo sliktāk viņi dzīvo, jo lielāka atkarība un pateicība par pabalstiem un bezmaksas biļetēm. Tāpēc ir tāda lieta kā Kauguru svētki. Notiek lāzeršaus, notiek dons, tas gan te forši ir tā samērība, ka viņi ir. Nu, tas ir, manuprāt, ir labi, kad ir viens tāds pasākums vienā pilsētā, kurš ir kā bezmaksas koncerts, lai būtu kaut kāda aktivitāte, jo privāti un ar biznesu vairs to izdarīt nevar. Viņi rada pozitīvas šīs emocijas, bet arī jautājums, cik daudz mēs to sabalansējam. Arī, kur ir mākslas objekts, par to es pastāstīšu bišķiņu vēlāk. Labi, šeit var būt vēl šie te, kas arī, nu, pie kurā gadījumā podos, kāpēc es pa tiem podiem tā esmu pieķēries, tāpēc, ka tas ir nenormāli daudz un nenormāli dārgi, bet arī lūdzu, nu, esat aktīvi, jūs pretendējat uz to vietu. Es esmu mēģinājis iesniegumus, es iesniedzu, bet Jūrmalas doma veiksmīgi ir kaut kā no tiem visiem atkritījusies un neesmu saņēmis atbildi konkrēti, cik maksā šo te podu uzturēšanu. Nu, ja tu kandidē uz domu, nu, kaut vai pieņemsim, tu netiksi, bet nu nopublicē, cik mums izmaksā uzturēšana šim te podam. Vienkārši tie cipariem ir jābūt abnormāliem tiem cipariem ir jābūt. Te vajadzētu kaut kā pātrināt, lai redzētu šo te ziedu kolonu pa promenādi. Jā, ir smukas dobas. JLD tās izdodas ļoti labas, bet jautājums, vai tiešām ir jārada speciāli dobas, lai JLD ir kur stādīt un ko laistīt. No, reku. Šitā taču katra dobīta rekur tiek sastādīta. Te vēl nav tikuši. Nu, es neredzu to kā pamatotu. Jā, tas ir mans viedoklis. Tāpēc parunāsim komentāros. Droši vien tas salidos arī no attiecīgā uzņēmuma un Jūrmalas domas. Un ir, nu, jā, ir skaisti, bet tu šajā vietā, ja mēs paskaitīsim, cik tas izmaksā gadā, uzskatu, tam nav pamatojums. Un tie, kas kandidē, nu lūdzu, pamēģina to dabūt. Nu, man vienkārši jānofilmē, lai redzu to te visu posmu, cik tālu tas ir. Vēl līdz līkumam ir, un turpat līdz aplim arī būs. Nu, re, kur izem no līkuma un līdz pat aplim visi šitie te podi. Jā, apli šis ir pamatot. Tā ir izšķiršanās, bet tas ir tas, pa ko mēs te runājam. Tā ir izšķiršanās, tā ir diskusija, tāpēc arī šis video, tāpēc es veltu savu laiku, lai to nofilmētu pirms vēlēšanām un tomēr liktu padomāt. Šeit ir reāls, ļoti labs veloceļš uztaisīts. Ļoti labs, un cilvēki reāli lieto viņu, lieto to un braukā ne tikai ar skrējriteņiem, riteņiem, bet arī es šīm, nezinu, skrituļu slēpēm, kā tās nosaukt. Bet autobusu stāvvieta, nu redzat. Tā mēs rekur Joniško autobusus parkas atbrauc un pārsist var riteņus. Kāds tas iespējas ir par Jūrmalu paliek. Reku laba lieta ir ķemeru kārta, var apstīties, kas kur ir, bet arī pa tiem pašiem ķemeriem runājot. Nu, jūs aizbraucat apstīties, ko tur ir, ko redzēt. Tornī uzkāpt. Jā, smuka stāvvieta, ļoti smuka stāvvieta izbūvēt, bet ko vēl tur darīt? Cik miljoni tur ir iegrūst? Un tie, kas kandidē, nu tad paņem rekurs, tev ir sižets par to, parādi, kas tajos ķemeros ir un kādi ir ieguldījumi. Es tur atceros kaut kā tām pār pa 10 miljoniem. Pie kā mēs esam nonākuši? Pie labi, smuki izbūvēt stāvlaukumu, tiltiņš, jā, labi, tur ir tā ķirzaciņa, nu tas ūdens ir katram jāpieredz, nu tā, viss tās sajūtas. Bet reāli, nu kamēr nepabeigs to balto kuģi, reāli, nu, tas viss pagaidām ir tādā nesasniedzot kritisko masu, lai sāktu būt labumu no tā.
Te es paņēmu vienu no glītākajām autobusu pieturām. Nu tā, ka te ir reku tīrs, augšs un ir jumts. Te ir pat mēģināts kaut kas piekrāsot ar violetu krāsu nāk nost. Nu, krāsas ar plus mīnus ok, bet, nu, piemēram, sabiedriskās vietās jābūt atveltnē, lai tev nebūtu sols, uz ko sēdēt. Bet, lūk, jau cik, nu, šie te informatīvie, ja tu esi no ārzemēm atbrauc Dūņās, piemēram, ko tu vari saprast, uz kurien tu aizbrauc? Jā, ir QR kods, bet ja tev nav telefona, kur tās Jūrmālas kartes ir autobusu pieturās? Nu, nav tās. Tā mums izskatās nosacīta Kauguru centrs. Jā, tas ir privātais, bet, nu, arī var jau ar kaut kādām veicināšanas politikām pamēģināt, kad, nu, ir tā kā bišķiņ koptāks, nu, šīs te trepas zālēm aizaugušās. Reku šis celiņš, nu, tas taču diez vai ir privātajiem, bet, nu, vecie bloki, viss šitas tāds postsovietērs izkārtojums, reku šitas viss zālē. Vēl viens aplis ļoti, ļoti veiksmīgi apstādīts un smuki aug viss. Tas ir labais piemērs. Vēlētāji, šie nosaka Jūrmālas doma iznākumu. Pagājušajā gadā, ne pagājušajās vēlēšanās bija atnāca pār pat 30% tikai. Nu, reku šeit, piemēram, mēs ko varam redzēt. Pārāk zemu novietota zīme, 30 jābūt augstāk, bet maina vismaz ietvi. Tas ir atkal labi un vectaķņi mums ir izvietota nepareizi. Nevar tā vienkārši gājējiem aiztaisīt ceļu ciet. Ir jāparāda, kur tad viņiem iet, nu, ja mēs runājam par pareizu plānošanu pilsētām. Tikko redzēju vienu no saukļiem, ko viens pašvaldības kandidāts bija, mēs nojauksim sienu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Tā nav siena, tā ir konkrēta pretdarbība, organizēta pretdarbība, es pat teikšu, no tā visa, ko es esmu redzējis, jo es eju aktīvākā sarakstē ar ierēģiem. Nu, jā, tā ir, es teiktu, organizēta grupa, kas ļoti aizstāv savas intereses, neskatoties ne uz likumdošanu, ne uz varam norādījumiem par to, cik laicīgi, piemēram, ir jāatbild pašvaldībai iedzīvotājiem. Te bija zīmuļu parks, nu, tas tagad ir beidzies, uzlikts vienkārši nošļūcamais, bet arī labi, tas ir labi, ka tāds ir. Pareizs un labs ieguldījums. Šim līmenim tomēr esam jau pārtikuši. Un arī šis ir labs objekts, sloks stadions, nu, vajadzīgs tāds ir. Kaut kur spēlēm ir jānotiek pilsētā, ja mēs runājam par, turklāt mēs taču esam valsts līmeņa pilsēta, vai ne? Ar tribīnēm, nu, jācer, ka ar konkursu un būvniecību arī viss bija kārtībā, tāda cerība. Cik ir nācies te būt, arī prātīgi ir izdomāts, ka var mašīnas novietot, nu tā, funkcionāli. Šāds stadions ir tikai normāli, paskatieties uz visām pilsētām Valmiera, nezinu, Liepāja, to pašu Ventspili, tur sen jau tāda stadiona tika izbūvēta. Un redzam, ka te kaut kas tiek būvēts klāt, varam apstīties, ko mums ir izlikuši informācijā. Jūrmālas valsts pilsēta, stadions Sloka. Nu, šeit šī ēka jau 10 gadus, nu, ir taču visāds programmas, kā tomēr to var ietekmēt privātajiem palīdzēt sakārtot. Bet nē, reklāmu uzlikt var. Rekur un tā mums izskatās tirgus. Tirgus ir ļoti labs, bet nu gribētos kaut kā zolīdāk. Un ko es domāju ar zolīdāk? Jā, tas ir privātais un valstī nav jāiemaisās tādā tiešā veidā ar privāto, bet ir lietas, kas strādā. Un Kauguru tirgus ir vērtība, kur iet daudz cilvēki. Nu, var ar kaut kādu grantu palīdzību palīdzēt to sakārtot, lai ir smukāka tā vide, būtu foršāka tā vieta, kas strādā, ka viņa tiek vēl labāk attīstīta. Nu, reku pastīsimies šobrīdējais mērs pagaidām ir sproģa, ja? Nu, palasīsim, kāds tad mums šīm te skaistajām visiem uzrakstiem un durvīm ir tas, ko viņa saka. Pabalsts, sociāla lieta, Eiropa pabalsts, atlaide zemes nodoklim pabalsts, bezmaksas vilciens pabalsts, bezmaksas sabiedriskais transports pabalsts, Eiropa pabalsts tām, visi pabalstos, visi tikai naudas tērēšanā no ienākumiem uz pabalstiem, atbalsts senioriem cilvēkiem. Labi, varbūt tikai šitajā plakātā, kur ir par attīstību. Saprotat, ko es gribu teikt? Tāpēc kaut kā gribētos to ielikt tādā gultnē, kad mēs nerunājam par mošai būvniecību pašvaldības līmenī, bet mēs runājam par reālām lietām, kas iedzīvotājiem ir nepieņemams, kā šie digitālie sodi, kas nāk virsū, vai arī paskatieties uz šito sociālismu. Nu, jā, tā ir vēlētāja balss netieši pirkšana manā vērtējumā. Nu, jā, tā ir ar lepnumu par paveikto. Nu, nezinu, ar ko tur lepoties.
Tas ir tāds momentiņš, jā, kas tad ir tās vērtības. Šitos te namus atjaunoja, tie arī izskatījās diezgan drausmīgi. Kādi mums ir tie pilsētas arhitekti, tādi ir. Te varam salīdzināt jaunais krāsojums un atjaunots vecais. Nu, gandrīz, jāsaka, jau var padiskutēt. To jau var vienmēr. Nu, šitas izskatās tā bišķi patrakai, bet nu te arī ir. Var taču kaut kādu standartu ieviest tām pašām uzrakstīt, sākt vismaz prasīt, lai ir kaut kāds glītāks tas viss skats. 80% jūrmalnieku uzticas mērē ir ritais proģēji. Nu, uzliekat atsauci, lai es varu pārbaudīt, kādi 80%, kurus tu pārbaudīji pie sevis sētā ar 7 cilvēkiem paprasot. Rekur, un tad mums ir šitas džeks, kas ir pat knaps cietinājis un to, bet ir mums cilvēki, kas pa viņu balso. Jāatzīmē, sauklis ir gan labs. Bet ko tad mēs tur redzam? Atkal pabalsti, ja, ko es gribu parādīt? Nu, lūk, jaunais solījums. Šī gadījumā es varu pateikt, nu tā kā komplimentu truksim, ka viņš reāli kaut ko sola. Jo šī ir tāda nebijusi lieta, 0% nodoklis mājoklim. Protams, par truksni es uzskatu, ka nedrīkst balsot. Bet, nu, lūk, kur ir programma. Šis ir piedāvājums. Kur ir, ja jūs konkurējat uz šo vietu, jūs taču neko nepiedāvājat citu? Nu, un, protams, pensionāriem atkal kārtējs pabalsts, sociālisms un tādā garā, laikam stiprs mums tās sociālismu tradīcijas Latvijā. Mezgls, kultūras objekts, bet jāsaprot, kad jūs sakat to ciparu, nu, šis te viss laukums tajā cenā ir iekšā, tad pasakat 100 000, kas tur ir iekšā, tikai pats mezgls vai arī reku šī te labiekārtošana. Tajā pašā rekur ir izbūvēta soliņa un paskatieties, kas ir parādījies. Atzveltnīte, tā ir ļoti svarīga un ērta lieta, lai cilvēki to lietotu. Un mēs redzam, ka cilvēki to lieto. Un tagad es gribu parunāt par to mezglu, ko daudzi runājuši. Ir pilsētā jābūt vides objektiem, ir jābūt mākslai, augstvērtīgai mākslai, augstvērtīgai arhitektūrai, un tā maksā. Protams, kad var patikt, var nepatikt. Tas ir attieksmes jautājums. Es gribu ierakstīt šo labo darbu sarakstā, bet kā vienmēr Jūrmalā, kaut kas vienmēr pietrūkst ar izdomāšanu, un šī gadījumā būtībā tas ir profesionālisms. Proti, mums ir paslīdējuši soliņi arī bez atzveltnes. Šis ir mans vērtējums, bet es uzskatu šo kā labu piemēru, jo mākslā ir jābūt, māksla maksā. Ir mīnus, par ko es bišķiņ vēlāk pateikšu, bet, protams, ir viegli uztaisīt tādā ziņā sižetu un pateikt 140 000. Nu, nav. Ja jūs kāds esat bruģējuši, paskatieties uz to bruģa laukumu, tur vēl ir granīts ielikts. Tā labiekārtošana ir diezgan dārgs pasākums. Mezgls kā ideja ar Jūrmals tēmu savijās. Domāju, ka vide no tā iegūst, un šis estētiskais moments ir svarīgs. Līdz ar to es par to dodu laiku un gribu dzirdēt tieši par attīstību, par tādām tēmām, kuras es šeit paceļu, kādu skaidrumu no citiem deputātu kandidātiem. Par mīnusiem. Mīnus izliks vēlāk. Tas ir gan tikai pieņēmums, bet redzi, kad uzliek, kā es uzreiz redzēju, ka nerūsēšais tērauds ar plāksnēm, tas zaigo. Un tad, kad kādai no tām mājām sāks kaut kas degt vai gruzdēt, tad mēs uzzināsim patieso šī objektā, kā saka, nu, pievienoto vērtību pēdiņās. Bet pagaidām tas ir tikai pieņēmums. Neesmu to dzirdējis, bet atskatā es atspīdošos, tā ir parasta problēma. Šitāda maza taciņa, nu, viss te gaumīgi ir priedīts, sastādīts. It kā nav nekas tāds izcils, bet, manuprāt, labi izskatās. Nu, te pie reizes var pastīties, kas mums notiek Jūrmalā, kurorta svētki. 31. mājas, beidzot tas sals, kas te bija, ir aizgājis prom. Jā, Street Food festivāls viņiem beidzot ir izdevies, ir diezgan labs, kas atrodas Majora stāvlaukumā, arī laba vieta. Tas man patīk, ka uz šiem te pasākumiem viņi tomēr ir ar augšupejošu tendenci. Un šito es nezināju, būs aviošovs. Nu, tas ir iespaidīgi. Tas ir iespaidīgi. Fomins būs. Džetī. Uz šitiem es noteikti iesaku atnākt, tā kā jūs tagad noteikti redzat pirms šī datuma. Un no grupām Singapūras Tatī, Dagamba, uguņošana, DJs Kārs, cita arī uguņošana, man patīk, ka čauj no jūras. Visi ir diezgan zolīdi. Šies te svētki iet uz augšu, kad ir, es domāju, šie varētu būt viena no tādiem kvalitatīvākiem, kas Jūrmalā. Informācija, kad kas notiks, reku pašvaldību vēlēšanas, 7. jūnijas. Un var nākt arī iepriekšējā balsošana. Reku soliņš ar atzveltni, bez atzveltnes, ar atzveltni. Kur sēž cilvēki? Tur, kur ir atzveltni. Kur nav atzveltni, nav cilvēki. Neiesaku balsot par nevienu partiju Jūrmalā, kas šobrīd ir koalīcijā.
kas ir gan Trukšņa, gan Sproģis saraksti, saucās diezgan līdzīgi Zaļo zemnieku savienības, Zaļo savienību, par tiem nē, par Jauno vienotību nē, nu par Saskaņu, protams, nē. Tie ir tie, kas ir koalīcijā. Starp citu arī, jā, kaut kāds tur tie sašķēlās vieni un vēl pieslēja koalīcijai, bet, nu, respektīvi, tās ir partijas, kas šobrīd mēs redzam neveicina Jūrmalas attīstību, manuprāt, un par to arī ir šis sižets. Turpinam. Kas te mums te braukā? Tiešām ir Rīgas veci autobusi? No tādiem lielajiem pozitīvajiem piemēriem jāmin šis te Kauguru jaunatnes parks. Turklāt tas ir ne tikai parks, bet arī centrs, un tur notiek dažādas aktivitātes. Jā, vētra papostīja, bet ideja kopumā laba. Rekur nācās gan vēlāk uzlikt arī sētu ūdenim, laikam bērni krit iekšā. Jūrmalā esot iepirkti vecie Rīgas autobusi. Jūrmalas karogs ir, un šis izskatās interesanti. Turklāt, kas ir interesanti pirms pašvaldības vēlēšanām, līgums esot noslēgts uz 10 gadiem, rekur tur ir viens, kā mums bija Jūrmals, un neesot pat it kā kaut kur Rīgas šito satiksmes kaut kādu momentu ar logocīti var redzēt. Nu, es pagaidām to neredzu, bet, nu, tas, protams, tad ir, kā saka, viela pārdomām. Bet pasties, kas ir dziļumā aiz puķītēm, tie paši koki arī šitajā posmā nekas nav savākts, gaisā karājās, kas īstenībā apdraud dzīvību. Tad, kad kādam bērnam uzkritīs uz galvas. Nu, rekur te ir Jūrmalas pamat uzņēmuma liktenes saimniecība. Un kas tad ir tas mīnus, kad visus darbus veic viens uzņēmums? Šeit, atcerieties, tika noņemts asfalta segums, un viņš tika pat ieziemots līdz nākamam gadam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visticamāk uzņēmumam nav tik daudz darbinieki, viņiem ir daudz objekti, un viņi taisa tos prioritāšu kārtībā. Šeit uzlauž asfaltu, paliek grāns ceļš, tu met otram stiklā, kādam varbūt arī kaut kas saplīst, brauc pa pretējo joslu, un rodās bīstams situācijas. Starp citu, šeit mums arī stabiņi, un šī ir pareizā vietā. Šeit tiek sašaurināts, lai paņemtu plūsmu. Pirmkārt, pa kreisi prom no autobusu pieturas, kas ir šeit pa labi. Un šis, piemēram, satiksmē ir tāds viens no retajiem jaunajiem labajiem piemēriem. Bet šeit ir sliktais piemērs, un tie, kur saņem sodus, es aicinu pārsūdzēt, lai arī šī ir pagaidu zīme 30 saskaņā ar Latvijas valsts standartu, nedrīkst atrasties zemāk par 1,50 m. Šeit šobrīd ir 50 cm pat nav. Un es esmu novērojis, ka šeit dežūrē policija. Nezinu, vai tiek sūtīti sodi, bet zinot Jūrmalu, visticamāk, ka jā. Un šeit mēs braucam, rekur, mēs gan policiju te neredz, un šeit ir 30, un teorētiski viņi tie 30 turpinās vismaz līdz šim posmam. Un tad mēs nonākam pie kutelīgākā jautājuma. Pabalsti, tur maksā, bezmaksas transports, tas viss ir sapiķots. Bet nauda jau kaut kā ir jāpaņem. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ja es pareizi atceros, bija kaut kas 65 miljonu, nu tātad 60 līdz 70%, bet kā tad vēl paņem to naudu? Un ir tāda lieta kā valsts, pašvaldības uzņēmumi šī Jūrmalas gaisma, Jūrmalas ūdens, un tad vēl ir konkursi. Tiešām jau piemirsies, ka pagājuši gada, piemēram, atkritumiem pacēla vienkārši maksu vairāk nekā 2 reizes par tonu. Nu, tas viss te tiek vests, šitas laikam saucās Piejūra. Ir vai nav, atšķirošanas kaut kāds, tur ir šilta uzlikta priekšā. Nu, un tas ir viens no veidiem, varbūt atceraties Eko Baltija, kad 700 litrīgie šie konteineri 2,50 maksāja. Cik mēs tagad maksājam par atkritumu izvešanu? Viens uzvarētājs, Clean Air, arī ielas mums tīra Clean Airs, un tur ir viņam apakš uzņēmums Vizum, kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas ir viens veids, kā mēs šo te naudiņu atmaksājam atpakaļ ar caurlaidēm, ar īpaši jūrmalnieki ar sodiem par caurlaidēm. Un svarīgi, kad ir caurspīdīgi šie tarifi, ir saprotams un tā, bet, nu, jā, ja kāds nezina, nu, tad paskatieties tie, kas kandidē, nu, pastāst, cik mums bija 127, 130 eiro par tonu un tagad pacēla uz 257 vai kā, nu, tos precīzos cipars. Jā, tu nemaksā reku tur pa sabiedrisko transportu, bet to tu visu samaksā par miskast un ne pilsētē. Nu, lūk, un pa tā pašām Jūrmalas caurlaidēm, rekur, ja mēs braucam iekšā vai nu no Slokas, vai no Kauguru pusēm, rekur ir maksas zona, tur jau ir izbalējis, nevar saprast īsti, kas tur tālāk ir. Plakāti par pasākumu uzlikt var,
Un arī braucot no Kauguru puses, redzam, ir tikai maksas zona, 500 metri un kaut kāda maksāšanas veida. Šeit ar vairākus gadus rakstījām, mocījās cilvēki sita riteņus, redzat, tur ir nobruģēts. Nu, pabrauksim, te būs labāk redzams. Redzat, nobruģēts. Nu, tas ir forši, ka tur ir nobruģēts. Bet te, rekur nav nobruģēts un liela bedre, un tur sita riteņus. Tā kā atkal sanāk, jā, bija neizdarības, bija kļūdas plānošanā, iedzīvotāji cieta, sita riteņus, tiesā laikam nesūdzēja, nu kaut kādā brīdī ielika to bruģi un lieta atrisināta. Bet ne visur ielika bruģi, un tur, kur neielika, tur vēl joprojām sit riteņus. Par to pašu likteni, ko es tur pieminēju. Daudz lietas viņi dara labi, bet, ja visu vinnē viens, un viņi, tad, teiksim, šitie termiņi tiek kavēti, un neviens to nepārbauda, vai tāpat kā tās signāla uguns, tad rodās jautājumi, kāpēc nepārbauda, vai tas tā kā savējie remontē, vai kas notiek. Jo vectaķņi arī nebija. Nu, iedomājies pats, tu vari uztaisīt atkāpes uz drošībām, ja tu zini, ka būvuzraudzība nenotiks. Proti, tu vari nelikt tos vectaķņus, tu vari nerūpēties par atsturošām klasēm. Tā kā tur, piemēram, tu uzliec to zīmi 30 zemāk. Tā kā, ja gadījumā tu brauc, tev kāda mašīna brauc priekšā lielāk, tu nemaz neredzi to 30, un tev atnāk sots. Tas ir viss tāds kopums, kas ir īpaši, nu, manuprāt, sliktā līmenī Jūrmalā. Katrs vērtē pats. Mēs braucam rekur te pat tālāk, kur ir šis te punkts, jā. Re, kas tur ir? Vienkārši Jūrmals karte. Ieskatoties pavisam cieši, mēs redzam, ka ir it kā tāds apvilkt tu eju un lasi visu šito mazā drukā. Nu tāds nenotiek. Pareizais plakāts ir Priedainē, sliktais piemērs ir šeit slokā. Izskatās informācijas panels. Autobus pieturā Vaivari. Nu, kā saka, eju un pēti. Tikmēr Druskiņiekos jau vairāk kā 10 gadus visur ir elektroniskā informācija, kad būs nākamais autobus. Un tā izskatās pati pietura. Īpaši labi šitie te metāli. Cilvēki. Šis arī jau ir 5-7 gadu šitādā stāvoklī. Protams, labāks nepaliek. Bet bezmaksas transports toties. Asers, ko mums saka, ceļi nav ceļi ir jālabo. Labi, tas ir uz attīstību vērsts, saukļu veidā, bet jā, ir. Pa kādiem ceļiem tad mums te iet jautājums, kā saka, ir pacelts. Lūk, te viss no Dāvi ielas uz abām pusēm, vispār Jūrmalā ir ļoti daudz grāns ceļi. Te visur dzīvo cilvēki, labi situēti cilvēki ar jaunām uzbūvētām mājām, bet nu, kā saka, mazgāt mašīnu pārāk bieži nevajag. Plus tev jau galvenais ir, ka tev brauc garām un viss saputina. Tik grāns ceļi, tā ir tāda, nu, neteiksim, tā ir ikdiena, jā. Jūrmalā, īpaši šitajā Valtergalā, visi grāns ceļos. Te viens mazais paslavēšanas, tieši šitien te mēs taisījām sižetu par caurteku. Stāstījām, kāpēc tad ir šis te visi grāvi stāv. Rekur, lūk, ir ielikts normāls diametrs un redzam, ka līmenis uzreiz ir lejā. Paskatieties, viena vieta, tikai viena vieta. Un tā ir katra lieta, kur kaut kas ir nelīdz galam izdarīts. Rekur, paskatāmies iekšā. Ja, šajā te līmenī, lūk, ir salabots. Kāds nezinu, par ko tas ir, vienkārši paskatieties iepriekšējos video. Es dažas lietas piestiprināšu YouTube'ā komentāros ar attiecīgo nosaukumu, tad sapratīsiet, kas kur ir. Ja? Un viens šāds te posms ir izdarīts, bet tur ir jācīnās, katram par to ir diemžēl jāraksta, jo būvvalde strādā tā, kā viņi strādā. Un strādā viņi atklāt sakot sūdīgi, ko pierāda daudz piemēru, jo tur, kur tiešām vajadzētu skatīties, kā es pretī tam Kauguru tirgum, kur ir daudz dažādas izkārtnes, tur tie uzraksti ir katrs savā tonī. Tajā pašā laikā kaut kādā nomalē kaut kur piekasās cilvēkiem. Tad ejam tālāk ar skaidriem noteikumiem. Šitas nav mazais sāna celiņš. Šitā ir reāli paralēlā iela Dāvija ielai un Meldriela šitā ir. Un smuks mājas te ir un tā, un viss rekord. Nu, kāpēc te nevar izplānot un realizēt tā platāku asfalta segumu ar katrā pusē velo joslām vai veloceļu, un tad līdz ar to, ja vajag, var bišķiņ pabīdīties, jo te nevajag taisīt 2 platumu joslu. Izmīties te var uz velo josla rēķinu. Tad arī te var mierīgi braukt ar velosipēdiem. Rekur.
Nu, ļoti smuks mājas, skaisti dārzi. Un skatīsimies, kas mums ir ar Viņķu ielu. Te aiziet Grants ceļš, tur aiziet Grants ceļš. Reku Rīves iela, Grants ceļš. Tie gan ir Sānceļš, šī te Meldu iela tādā ziņā ir strateģiski svarīgāka iela. Un arī te bija video, kad viņi te remontēja un raka kanalizāciju. Te jau var cilvēki ir priecīgi tagad, jo viņi visu laiku taču bija bez savu ūdens un kanalizācijas. To te ar savilka ar Eiropas naudām. Tā te bija pilnīgs, kā saka, naturālā saimniecība. Skautu iela, Grants ceļš. Vismaz labi uz 50 te var vīlēt, nu es gan brauc lēnāk. Opā, Ģirta iela. Tā te mēs nedrīkstam caurbraukt. Redzam, ka ir uzbērts. Citi interesanti, vai to pašvaldība izdarīja. Kāds no Ģirta ielas nokomentējiet. Es redzu, kad jums ir šis tā te asfaltā nofrēzētā virsma izskatās tur uzbērta. Kas to darīja paši sametāties? Ka tur var ideāli redzēt mašīnu aizbrauc kā putu. Mums vēl putek līdz Cauna ielā. Šajā posmā mēs uzbraucam Mēģņu ielas galā uz asfalta segumu. Juhu! Uzbraucam uz Dāvi ielu. Šeit mums arī bija sižets, te bija sarakts un gadu, nu ļoti ilgi, teiksim, šos te mēnešiem ilgi nenotika remonti, kuru innētājs bija saistīti ar tādu uzņēmēju grupu, kuros bija agrāk saistīts ar Mamēdoviem, ja es pareizi atceros šo uzvārdu. Tie ir tās vecās neatliekamās palīdzības mašīnas, kur izrūsējuši līdz pēdējiem tika nokalpinātas. Protams, konkurss uzvarēts, bet, nu, darbi tā teikt nenotika. Prasīja laikam naudas klāt, kaut kāda strīda. Tās ir tās lietas, uz kurām mēs gribam, ka tas notiek, ka, nu, tā kā pats no sevis, kad būvuzraudzība notiek, vai ne? Tāda lieta Jūrmalā. Eko-osta, tāds līdzīgs nosaukums bija, bet mums bija pa to sižets, tā kā, ja es arī būs lūsti, atradīšu, piekabināšu šeit pat YouTube'ā, komentāros, varbūt arī Facebookā. Augavas iela, Melits iela, Ežēnijas iela, Mirts iela nosvaltēta, Artūra iela ar nosvaltēta. Un te, piemēram, notika ceļa remonts, arī stāstījām, bija nepareizi saskaņā ar būvu noteikumiem, piemēram, bija jābūt luksaforu satiksmes regulācijai, ja posms ir garāks pilsētā, laikam pa 50 metriem, arī jāskatās pierakstos, toreiz mēs to visu pārbaudījām. Nu, kas ir asfalts labs, nosacīti ir uzlikts, ir tur vilnīts, bet te jau varēja to visu smuku sataisīt kopā ar velo infrastruktūru. Jo, ja tu taisi visu pa jaunam, nu, tad uztaisi tā, lai ir pareizi. Jo pēc tam, nu, kas tas sanāk, ja tu taisi to pēc tam, kur ir tās sāls? Sāls ir tāda, ka tas ir stipri dārgāk, tev viss tas, kas ir asfalts, tas viss ir jāpārtais, jāņem nost, jāpaplatina brauktu, ja tas ir iespējams, nu, tas ir nelietprātīgi. Arī filmēju priekš portāla sižetu par lampām, tur vairāk uz slokas puses, kur jaunas metāla lampas mainīja pret tieši tādu pašu ražotāju, vienkārši jaunākām lampām. Nu, kur tad tā problēma? Problēma tas, ka tur tās nomaina, kas kā norakstīts, tā mēs arī netikām skaidrībā. Šeit visur koka stabī ir. Nu, varbūt šeit varētu pa to naudu ielikt šeit. Smuks tādas estētiskas lampas. Nu, riktīgi vecie koka stabi. Nu, no viens puses jau savs šarms tajos ir. Te pat ir atjaunot koka stabi, paskaties, redzēji? Un tas ir skaists. Asarnieku balso. Nu, šis sauklis neko nepasaka, ka tev uzvārds sajiet kopā ar asariem. Tā kā es gribu, lai jums izdodās un lai mums nomainās vāra, nu, es vienkārši pāanalizēju jūs šos saukļus un reklāmas. Labais piemērs Jūrmals asaros nometne bērniem, kas notiek bezmaksas. Jā, te var palikt koka šie stābi, ņemot vērā, ka nu, šī ir tāda ļoti maza ieliņa, bet tur, kur es to rādīju, tas bija Valtera prospekts, nu tāda nosacīta maģistrālā iela. Tas varbūt spekulatīva, bet ideja tāda, iedomājieties, ja Jūrmalā nebūtu pludmales, nebūtu jūras, cik daudz tad cilvēki šādos Grants ceļa apstākļos tik sūdīgās autobusu pieturās ar veciem autobusiem, labi izremontētās skolās par lielu naudu. Un ar tagad jau daudziem labiem sporta laukumiem, bet gribētu dzīvot. Te viens labs piemērs par lietpratību, tas gan ir vairāk braucot no otras puses. Proti, te var griezties uz Dārza ielu pa kreisi, jā? Nu tā sanāk. Un Rīgā ir ļoti labs ieviests sarkanais krusts, kad plūsmai, kas brauc tagad uz Rīgu, tā kā es braucu.
iedegās sarkanais, un tas, kurš tā BMW, tas var griezties, var braukt tā mašīna. Te tas nav. Sanāk tāda pauze, gaidīšana, pazaudēts laiks. Būtībā tas ir tikai viens papildus signāls. Sarkanais krustiņš, kas Rīgā ļoti labi strādā. Krustiņa nav, kur viņi tagad aizbrauc vienkārši tāpēc, ka priekšā ir brīvs. Bet te bija jābūt sarkanajam krustiņam, lai varētu uztaisīt kreiso pagriezienu un nebūtu pauzes. Tāda it kā stihija, vai ne? Tur vētra un tā, bet kāpēc vētra? Kāpēc šeit uzgāzās milzīgs ozols šai mājai? Tāpēc, ka visi ūdens grāvi bija pilni ar ūdeni, samirkst augsme, saknes vairs netur un, jā, vienam cilvēkam, otram īstenībā ļoti daudz cieta. Bet tas ir pašvaldības atbildība, ka nav šie te grāvi nenotek un rekur ir bojājumi cilvēkam. Un tas viss dēļ tādiem grāviem, kā es parādīju to pašu caurteku, jā. Kā var tādu objektu tad nodot vai nenodot, kā notiek uzraudzība šie te ceļdarbi, ja tu redzi, ka tā ielikts ir divas mazākas, ir citu ar daudz, pēc it kā, tā no malas liekas, bet jūs pareiķinat riņķa laukums, ja ieliek divas mazākas, it kā, cik tur bija 12, 15, viena lielāka, ir milzīgs caurtecis atšķirības. Šeit visu laiku ir ūdenī, arī mūzikas iela ir ūdenī, jo tur nav kur ūdenim noticēt vienkārši. Viss tas ir ūdens gandrīz līdz vidum lielās lietas gāzēs, kamēr uzsūcās. Kārtējais grāns ceļš un jūs esat pamanījuši, ka mums ir šāds te mantojums, un tas nav vienā vietā. Šīs te vecās paskastes, tās ir reāli pa pilnam un daudz kur. Tāpat rekur mūzikas ielā 11. numurs, 9. numurs, šeit mēs redzam tādu grāviveidīgu objektu, un kur ir hīts? Hīts ir tāds, ka šis te grāvis abos galos ir aizrakts, kā tas esot noticis agrāk, ka tu nolīdzini grāvi, izsauc uztais topogrāfiju, iesdod māju saskaņošanu un kopā ar topogrāfiju tev to pieņem. Un tad rezultātā, kad ir lielie ūdeņi, tam nav kur noticēt, jo visur tiek, ne visur, bet ir masveidā grāvju aizrakšanas. Un tas nav jautājums, ka valstī tagad ir jādod naudu un jākompensē Jūrmalai. Tas ir reāli Jūrmals būvvaldes politika, kas ir gadiem realizēta. Var to teikt, nosaukt arī par piemiedz acis. Lūk, un no šādām te lietām, gadu nekas nav, 2 gadus nav, bet tad, kad notiek šī te lieta, tad beigās kanalizācija pāriet grāvjos, kā tas bija Meldrielā, un vissliktākais, kā tas bija, tā sanāk, Jūras iela, kas ir Mellužos atceros, jeb kāpu iela, laikam, kur vispār kanalizācija, no kanalizācijas akas vietējie paši paņēma savu pumpu un mauca iekšā jūrā. Jūrā peldās jau ne tikai jūrmalnieki, kas to visu ir sastrādājuši, bet arī tie, kas samaksā 3 eiro caurlaidi, atbrauc, lai nopeldētos jūrā. Tur riktīgi smirdē pēc sūdiem, tas video man arī ir nofilmēts, un lūk, pēc 10 gadiem, un tas jau ir tā, ka tu nevari vienā reizē, hopš un būs gatavs. Arī tagad, rekur konkursus 10 gadiem par tiem vecajiem autobusiem ir noslēgts. Varbūt ļoti lēts, varbūt tiešām ļoti lēts, bet, un tas ir tas, par ko ir jārunā, nevis asarnieki, un ja kādam būs uzvārds Mellužnieki balsos par to, vai par Žubīti ielu balsos par Žubīti, tās lietas nedara, dodiet konkrēts risinājums. Jūrmalā ir reāls problēmas, par ko var runāt, ir reāls aizdoms par naudas izsaimniekošanu, ceļat augšā, tu esi domē, tu esi opozīcijā, cik izmaksā gadā uzturēt šo te vienu piekārto dodu, to var sarēķināt ar šo te visu laistīšanu. Alunānu ielu izbraucām. Tur bija vispār zemes ceļš. Pumpuri tagad skaitās labākā skola un labākā tāpēc, ka 2 citas, kas bija pirms tam labākās, tika iznīcinātas. Taurenītis, kur bija sākuma skola 1. 6. klase, un Jūrmals alternatīvā skola. Reku redzam, te uzbūvēja guļošo policistu, kas ir laba lieta, bet, piemēram, arī taisīja jau sižet, tur uzbraukšanas leņķis ir normāls, bet šeit ir tāds jabadabadū paleciens, ja tu paļaujies, tad tev vajag zināmā ātrumā visu pārvarēt uz 30 bez leciena. Tu ir iedomājušies vismaz grantiņu uzbērt, lai cilvēki pie skolas atbraucot var nolikt mašīnu, bet, kā mēs redzam, vietas platums jau vispār ļauj, var normāli uztaisīt gan stāvvietu. Šī bija Jūrmalā tāda no problēmām un daudzās vietās atrisināt, kad ir ugunsdzēsējiem krāns izvilkts. Varbūt nekad nebūs vajadzīgs, bet tad, kad vajadzēs, tev tas ir pieejams un tas ir baigi svarīgi. Kaut kur vienā brīdī aiztaisīšu cieta vārtus. Tur tu atved bērnu un nevar izlaist. Kāpēc? Kam tas ir vajadzīgs? Lūk, un tie, kas balsos par esošo koalīciju, var droši sagaidīt, ka šeit
Poruku ielā, tas, es teikšu uzreiz, ir mans pieņēmums. Šīs te priedes tiks masveidā izāģētas, lai izsolē pārdotu šos gabalus uz privātu māju apbūvi. Tas, vēlreiz pateikšu, ir mans pieņēmums, kā mēs redzējām un zinot, kā strādā Jūrmals doma, pēdējā lasījumā detaļplānā pēkšņi iekļāva punktu par tātad šo te objekta zemes gabala nodošana privātai apbūvēji. Pagaidām, kamēr ir kāds, kas runā aktīvāk, piesaista mēdījus, tad izdodās tos brīdi apturēt, bet tagad, ja iebalsosiet šo te kliķi, kas ir Šaika, kas tur sanāk, Truksnis, Sproģe, jaunā vienotība un Saskaņa, kas šobrīd ir koalīcijā, nu, lūdzu, rēķinamies. Koncepts ir, kā saka, visu šo te nodot apbūvēji. Šeit 30 ir pamatoti Poruka prospektā visā tā garumā. Tā kā šo te atceraties par Poruka prospektu, šo te malu zāģēs ārā, kā jūs redzat, priedes nav maziņās, īpaši labi ir rudenī to visu redzēt. Labais piemērs, piemēram, šeit izbūvēja beidzot tādā ēnainā vietā bija ne pārāk populārs stadions, pirmkārt skola, otrkārt tāds stadions Jūrmalai bija vajadzīgs, kā arī ietvi nomainīja, bet to ietvi sākumā mainīja tā, ka bērniem bija jāiet pilnīgi pašiem maziem bērniņiem, kas te iet no 1. klases pa ceļu. Stadions uzbūvēts, tagad atklāts, nu, tas ir pozitīvi. Bet te atkal nevar paplatināt, un tad vietējie cīnās ar striķiem noliek tos akmeņus, ko it kā pieņēma noteikums, kad nedrīkst likt. Kā bērns, lai atved uz skolu. Te, kur uzlika zīmes, ka mašīna stāvēt nedrīkst. Te, kur bija jābūt guļošam policistam, tā nav. Tas guļošais policists ir pa tālu, tam bija jābūt šeit tuvāk. Un tad šeit tas uzlabojums bija kāds, te bija tāds tīri grants izdauzīts, tad ir šis te nofrēzētais, šis nav, šis mazais granīta šķembas uzbērtas. Protams, ir labāk, ir uzbērtās šķembas, kur nokrāsoja ar krāsu, un tā vēl turās. Tas ir pārsteigums. Šeit ieplānot un izbūvēt asfalta segumu ar velo joslu un vienvirziena ielu šeit nolikt. Tas, ko viņi tagad, kur šeit ir palicis tāds zemenieks, nu, šeit uzbēra jaunu grandu, bet ar viss ir bedrējis, kā mēs redzam, lai var apgriezties. Tas arī labi, ka izdomāja, ka var apgriezties, bet kāpēc? Kāpēc šeit neizbūvēt vienvirziens, kad iet uz, var izbraukt, lai nav pretējās plūsmas, ja? Jo tik līdz tu brauc vienā virzienā, tā uzreiz satiksme ir daudz drošāk. Kur tur tu brauc, izlaid bērnu, un te tu brauc tālāk. Drosmīgākie arī brauc tālāk. Nu, tie, kas zina, kāds tur ir ceļš, ka var izbraukt. Tagad sausumā jau mēs brīvi tiksim cauri. Un jā, tas ir ceļš. Gan skatos, ka veizā ceļš īstenībā aiziet te pa labi. Te aiziet ceļš. Un, kas interesanti, ja mēs skatāmies teorētiski, šitas nav ceļš. Lai gan kāpēc veizam jābūt mērauklai. Kā var noteikt, ka tā ir ietve vai ceļš, ja tu brauc šī gadījumā. Varam padiskutēt komentāros. Katrā ziņā šis posms veizā nav. Kā mēs redzam pēc sliedēm, te daži arī brauc. Mēs nedaudz noskalosim pakavus. Un te izbūvē ceļu. Un tad ir vienvirziens un uzreiz ir droši. Tev vajag, tu brauc uz šo te mākslas kvartālu pa labi, vai taisni izbrauc uz Strelnieku prospektu. Pirmkārt, labi, ka te viss ir kopā. Tā ir mākslas skola un šī ir mūzikas skola. Tālāk tur vēl dziļāk ir biblioteka, nu, ka viss ir tādā ansamblī kopā. Plus vēl ir te Taurenīts, tagad tā Jaundubulta pumpuru skola, kā nu kurš ko sauc. Apvienoja tās skolas, tāpēc pumpuru, nu lūk, un kas tad ir no tādiem mīnusiem? Nu, kad būvēja šeit to mākslas skolu, stāvvieta izbūvēja tikai līdz pusēji. Un tad, kad sāka būvēt šo te mūzikas skolu, tad daļu no tās jaunuzbūvētās stāvvietas šajā posmā nojauca un paplatināja tālāk. Un tur bija 2 gadu starpība. Nu, kāpēc nevar uzreiz to ieplānot un izbūvēt? Ja? Jo, ja mēs kaut ko uzbūvējam, pēc tam jaucam nost un būvējam pa jaunam, tas ir dārgāk, ir aplis, un tas ir daudz patīkamāk, lai apgrieztos. Un tas ir pozitīvi,
Un šeit ir tas Taurenīts. Taurenīts, kur likvidēja ļoti labu skolu. Un skola bija laba tāpēc, ka vecāki paši bija apvienojušies fondā un maksāja brīvprātīgi naudu. Nu ko, skolu it kā pārcēla uz JAS, tikai viens pedagogs pārgāja. Tikai viens pedagogs un 55% skolnieku. Un skola likvidēta, un dēļ tā cilvēku, kurš tagad vairs izglītības pārvaldē nestrādā, Vilkārs vai kaut kāds tāds, tur bija Kaspars, kuru pat izmeta it kā no izglītības ministrijas ārā. To pieņēma satiksmes šitā izglītības pārvaldē Jūrmalā, un labākās skolas, kā jau es minēju, 2 ir likvidētas. Un tā viens cilvēks, kurš kopā ar tuvu personu, arī laikam Vilkārs vai kas bija tā, nepateikšu to amatu, viņi bija saistītie, tāpēc paņēma Jūrmalā, un dēļ viena tāda nepārāk izglītota cilvēka izglītības pārvaldē Jūrmala pazaudēja 2 skolas, kurās cīnījās vecāki, lai viņu bērni iet. Šobrīd necīnās ne pa Purmpuriem, ne pa pirmo ģimnāziju, kas arī ir labas skolas, bet ir starpība, vai ne, kāpēc Rīgā ģimnāzijās grib cilvēki tikt iekšā. Un tad ir skolas, kurās tu ej. Ja tu par šo te mūzikas skolu, tagad, kad tu plāno mūzikas skolu, taču var daudz lietas izdarīt pareizi, bet parādīšu vienu specifisku lietu. Kur ir uzbūvēts lifts, un lifts ir tikai invalīdiem. Tas tur ir ilgi brauc, reāli nestrādā tā lieta. Kāpēc nevarēja būt, ka mazi bērni, kas spēlē meža vai kontrabasu, uzbraukt augšā? Liftu pēc tev nomainīt, tas tev nav 20 000. Tas jebkāds iesmār kaut ko bumbiers daudzīt. Bet vēl viena, kas man ir jāatzīmē, arī ļoti laba lieta, ir ļoti laba koncerta zāle. Jūrmalas mūzikas skolā ir ļoti labs tehniskais nodrošinājums, viss ļoti labi skan. Ja ir kāds koncerts tiešām atnāk, kad kaut vai absolventi uzstājās vai kaut kāds gada noslēgums, tas ir forši, ka notiek tāda aktivitāte. Tā kā, protams, objekts kopumā ir pareizs un labs, bet, jā, kad dari, tu kļūdies, bet, ir lietas, ko tu vari plānot. Kāpēc tādu liftu nē? Un viena lieta, ko es nepateicu, ļoti bieži pēdējā muzikas skolas stāvā ir tāds nepatīkams, smags aromāts, tāds tā kā linoleja, tāds toksisks aromāts, kad, personīgi man ir grūti elpot augšējos stāvos. Bet tur stāv bērni, mācās. It kā nekādas problēmas nav, bet pēc 10, 20 gadiem, un ko tad? Tad vairs neko, tāpat kā šeit, Poruhu prospektā, būs uzbūvēts privātmājas, cilvēki dzīvos, un viss, kauliņi ir mesti. Bet to izvēli mēs nosakam šodien, ejot balsot, neejot balsot. Kur arī tas pats Čiekurs. Labi, ka ir tāds mākslas objekts, viņš reāli atdzīvina to vidi. Šeit kur bērnu laukums, labi, ka kaut vai tāds ir, bet varēja būt lielāks. Un šī vieta, kur nav izbūvēts, vēl joprojām luksofors, tā ir bīstama. Arī šeit bija pilnīgi atžgārns luksofors, kas nebrīdināja gājējs par sarkano signālu, turklāt pie skolas un bērndārs. Labi, tagad tikai bērndārs. Šī pati ēka, 15 gadus vismaz viņi ir tukši. Ne jau tas, ka pašvaldībai tur kaut kas ir jāizmanto, tā ir šeit privātā māja, bet jautājums ir par to, kāpēc biznesa neattīstās Jūrmalā. Tur ļoti labi varētu būt biroja centri. Kur Jūrmalā īrēt biroju uzņēmumam, kurš grib ienākt Jūrmalā, pat smiekli nāk šito runājot. Un šī man mīļākā vieta pie pašvaldības policijas, šis aizaugušais skvērs. Te kur arī jau uztaisīta vieta, viss smuki, vai ne? Ko tad mums saka Iveta? Drošība, atbildība, kārtība saraksts. Kas ir drošība, kas ir atbildība, kas ir kārtība? Konkrētāk lūdzu. Un tas hīts ir tas, ka šī zaļā zālīte izaug ļoti gara. Jā, pēc mūsu sižeta viņa šeit apgrieza, bet tad, kad viņa ir ļoti gara, tad tu neredzi, kas tur nāk ārā. Un iebrauksim šajā jaunajā stāvvietā, arī apstādījums smuki. Šeit gan ir interesanti uztaisīts, ka te var tikai viena mašīna izbraukt, bet šeit bija, redziet to pļavu tādu. Tā pļava, kā tur bija pa labi, bija arī šeit. Tagad šeit ir uzbūvēta stāvvieta. Kāpēc nevar izbūvēt tādu pumpuros, jaundubultos? Parādīšu, kur ir izbūvēta arī pareizi, piemēram, bulduros. Bet šeit šīs te mašīnas visu aizsēd skatu uz Lielupi. Jā, varbūt to upi nemaz tik labi nevar redzēt, bet tomēr tās mašīnas ir tieši tajā sejas acu augstumā.
Bet te jāpasaka vēl viena lieta, kas bija ļoti, te taisīja sabiedrisko apspriešanu par koku izzāģēšanu, bija tur pieminēti visādi koki, bet te pat galā bija ļoti skaista liela lapegla. Tā netika iekļauta apspriešanā, bet to vēlāk ar komisijas, koku ciršanas komisijas lēmumu pieņem lēmumu un nozāģē. Tikai tāpēc, lai šeit ceļš aizietu 3 metrus tālāk. Ja būtu ātrāk palaiduši pa kreisi, lapegla būtu palikusi. Nu, redziet, kad ar tādu viltu to dara, tad rodās jautājumi arī par to, kāpēc konkursā mums ir veci autobusi uz 10 gadiem no Rīgas atvesti. Un šī ir otra vieta, kur mēs braucam ārā, kad tā graudzāle paaugsies, te vēl ir līkums tāds nepārāk veiksmīgs, kur ir izbraukšana uztaisīta, jā. Te vēl ir gājēji pārējais zīmu ar ķieģeli, ja te tā jau nedrīkst braukt, bet, ja tu brauc pie ķieģeļa, tomēr tev ir gājēji pārējais zīmu. Un te tu neredzi. Reku, turistiem ielu uztaisīt, tur ir zemē, tad ir grants, un tagad ir uzbērta arī šķemba. Un tas viss, lai atnāktu šeit uz Aspāzijas pieminekli, kas citu ir diezgan gudri pārdomāts ar to, ka tas ir kāpās ar skatu uz jūru. Rodās, nav daudz pieminekļi kāpās ar skatu uz jūru, manuprāt. Kolkā, es zinu, ir viens kapteinim, vai kam kaut kas tāds bija, tā kā piemiņas vieta, un rekur tagad Aspāzija, bet arī ir hīts. Šeit, piemēram, te nav bijusi ēka, komunistu laikā te nebija ēka, nezinu, kur viņi pamats atrada. Uztaisam apspriešanu un saskaņo šeit ēkas būvniecību. Kāpu zonā, te ir, nezinu, daži 10 metri no jūras. Un saprot, tur jau tā lieta, tā ir viena lokāla šī te kvartāliņa problēma. Rekur te iznāk tā iela, tur, kur bijām pie jūras, tur ir piemineklis Aspāzijai. Un te nekur nav pārējas, kā tikt cilvēkiem, kas iet uz Aspāzijas muzeju, lai tiktu pie tā pieminekļa, jo varbūt tur nemaz nav vērts iet. Jo te ir vēl viens piemineklis. Man liekas, te ir vistuvākie vienas nozīmes pieminekļi viens otram. Kaut kā 200 metri maksimums. Starp citu, šeit ir Latvijas prezidenta rezidence. Braucam uz vienu labo piemēru, un tas ir šeit pie Dzintara stācijas, Dzintara tilts. Pieminēja jau sižeta sākumā, bet gribu parādīt, kas te ir izdomāts un uztaisīts foršs. Un foršs ir uztaisīts te, kad ir izmantots, un kā tev tilts jau ir, tas ir tā kā jumts. Un te ir uztaisīts stāvvieta. Stāvvieta gan automašīnām, no tās pašas krusas, kā Rīgā nožēlojumi bija, cilvēki slēpās zem lielās, negaidot krusas zem tilta un brauc pašvaldības policija un sodīja par stāvēšanu. Tas bija vienkārši nožēlojumi. Bet tas jau cits stāsts par ķirs un staķi. Bet vēl viena lieta, te var nopirkt caurlaids, to mums, kad atcels caurlaids, to vispār atteiks, bet pats galvenais, pasties. Riktīgi gudri, te var nolikt ritē un aiziet uz Dzintara staciju. Tas ir forši, tas ir gudri. Tā kā tāda jauna laba stāvvieta, sakopta vide pirmkārt arī izskatās un, jā, tas ir laiks. Tev no Dzintara stacijas ir jāiet pāri pa to pārbrauktuvi uz Stūraites ielu, kas uz Dzintara koncertzāli aiziet. Agrāk šeit bija pārēja pa 4 joslām, kas, protams, ir traki. Tā tika likvidēta, diemžēl šeit arī gāja bojā 4 cilvēki no vienas ģimenes. Ļoti skumji, tur ir arī zinām momenti, tur bija ļoti spilgts gaismas. Bet kādi secinājumi? Secinājumi nepareizie tika izdarīt, kad šī negadījuma šeit uz Dzintara tilta tika samazināts ātrums no 70 uz 50. Lūk, kurš par to runā, kurš tad skaidro vai pamato, ka tiešām šeit jābūt ir 50. Es uzskatu, ka šeit ir jāatjauno 70 km/h, jo tam nebija nekāda sakara šo te negadījumu. Trieciens bija no virzienā uz Rīgu, tur, kur ir zīme 50. Un te ir tie signāli ugunīši, kas mums nedeg tumsā vispār. Te ir piemērs par to, kad ir labs konkurss. Ja es pareizi atceros, pirms kādiem 10, ja ne 15 gadiem šo posmu pilnībā rekonstruēja ACB. Un redziet, cik ilgi nokalpoja. Pagājuši gadu jau lika pirmos ielāpus, maksimums aizpagājuši gadu. Pareizi būtu ņemt no ceļā šo te asfalta virskārtu un tad klāt pa jaunam, ejam ielāpu ceļu. Bet lūk, kad ir pareizs un labs konkurss un uzvar, ne liktenis, starp citu. Ja, jo to liktenis liek tagad tos ielāpus, to es redzēju. Bet šo te visu posmu, cik ilgi padomājat paši,
tas nostāvēja un nebija jātaisa remontu un daļai jāslēdz satiksmi. Tā ir tāda, nu, saprot, tur tā ir tā lietā sniega bumba no pa maziem pikucīšiem salasās. Latvija pirmajā vietā, ko tie saka? Neko, vienkārši Jūrmalā uzraksta. Ir kaut kas uzrakstīts. Vienkārši balsojot par Šlesaru komandu. Nu, nē. Jūrmals slimnīca, es gan to sauc par Bulduru slimnīca, ir viena no lietām, kas ir ļoti labā līmenī, atrestaurēta un arī iekšā viss ir kārtībā. Nu, tas ir ļoti labs, liels darbs. Nu, milzīgākās investīcijas, bet nu smuki uztaisīti ir, jā, šī te tagad laikam Aspāzijas vidusskola saucās. Viss mums tagad ir Aspāzijas, bet nu tajā pašā laikā vismaz vienu reizi, ja ne pat divas, atbildīgās valsts institūcijas nedeva šo te finansējumu galvojumu un neakceptēja Jūrmalā. Jā, Jūrmals Aspāzijas pamatskola. Te, kuri to jasu pārcēla pēc tam, bet iznīcināja divas ļoti labas skolas. Skola izskatās labi, jautājums ir, pa cik liela nauda tas ir izdarīts, pa kādu budžetu. Nu, tad lūdzu tie, kas ir domāju, pastāstiet mums. Viss tīrs, viss labi, tad šis. Bet ja tas ir ar pāris miljonu pārmaksu, te atkal ir uzbūvēts valnis. Es gribu šeit pārbraukt uz 30 km/h. Tātad zīme ātruma ierobežojums ir 30. Interesanti. Izskatās, ka varētu labi pamest gaisā. Skatos, ka mašīnas diezgan samazina ātrumu. Nu, nevar būvēt tādus vaļņus. Nevar būvēt. Ja tev ir 30, tu sasit, ejiet sūdza tiesā. Protams, kurš grib krāmēties? Arī es negribu, tās ir negatīvas emocijas, strīdi, viss tas. Un uz to Jūrmalas šitā šaika tiek cauri. Jo tad, ja tu gadījumā aiziet līdz tiesam, tad viņi to materiālu norok. Ja te ir zīme 30 km/h, nu ko, maucam? 1, 2, 4. Opaļā, labi, bet otrs virziens būs jautrāks. 26, 27, ej tu nos 27. Dzirdējāt, pieskārās apakš. Man ir jābūt tiesībām paļauties, ka tas nemet gaisā. Un es nesitu mašīnu apakš, braucot ar atļauto. Bet es jau paredzu, kāds būs Jūrmals domas risinājums šai lietai izdarīs. Viņi uzliks zīmi 20, jo ar 20 šādu var izbraukt. Citi arī interesanti pastāstiet, uzrakstiet tie, kas brauc uz Aspāzijas šo te jauno pamatskolu, kā ar bērnu laišanu ārā. Man ļoti patika, kāds ir izlaišanas princips Piņķos skolā. Tur ir tāds obāls uztaisīts, vecāki iebrauc, var nobraukt maliņā, izlaist bērnu un mierīgi turpināt tālāk. Kā šeit ir no rītiem viss tā pasmuko, kā nekā te viss no jauna ir būvēts. Mums ir vēl 1,30, 22, 23, nē, 25. Tas ir spēcīgi. Tikai sūdzot tiesā, diemžēl. Nu, jā, es saku, viņi tagad uzliks 20, 25 km/h, 29. Atkal apakš ir. Iebraucam pie labā piemēra. Reku redzam P. Un lūk, dzelzceļš tuvums parasti ir tāda nedaudz tā kā degradēta vide, bet šeit ir gudri pārdomāta, uztaisīta stāvvieta. Turklāt ar pietiekumu platuma ceļu un skuiņā var likt, kas ir labākais stāvvietas princips, ar zaļo zonu pie dzelzceļa. Ir slimnīca, tā pati skola, kad ir absolventu vai kaut kāds, kad ir parasti netipiski daudz. Nu te arī, nu kā var būt tāds pacēlums. Bet labi, stāvvieta šādā vietā ir ļoti gudri, pareizi. Tas par šo stāvvietu izņemot to guļošo policistu, tas ir laiks vai tikšķis. Tas man turklāt bija ar apvidus auto, jā, tā kā man ir paaugstināts klīrens. Te ir daļai tas, ko es minēju par to Kauguru tirgu. Šeit ir, nu, laikam šeit ir pašvaldības tas īpašums, tad bija vieglāk, bet ļoti smuki uztaisīts Bulduru tirgus, bet, nu, cenas, nu, cits jautājums par cenām. Bet smuki. Lēžam pa Meža prospektu, kā es sakopts, dobīts, kur atraitnīt dzied. Smuki, jā, te var, tas viss ir saprotams. Konkrēti plats ceļš te var ļoti labi savienot gan to pašu, ko es agrāk filmēju Spānijā, piemēru, gan braukšanu, jā, vienā joslā, gan stāvvietu, gan veloceļu ar atkāpi. Un tieši likt tā, kad ir autostāvvieta un tad veloceļš ar atkāpi no tās. To visu var smuki šeit realizēt, jo platums atļauj. 2025. gads, nekas no tā nav darīts. Ir nākamais esošās Jūrmals domas vadības, vai kā es saucu šaikas, tāds mērķīts šeit visu pārdot gabalos uz apūli. Paldies Rīgas domai.
Re, kur mums Mersīši brauc. Tiešām pilns ar viņiem tagad ir. Nu, lūk, un te ir nākamais, kuru caur apspriešanu un to visu saskaņos un mēģinās dabūt kā abās pusēs pārdot gabals uz privāto apbūvi vai daudz dzīvokļu namiem. Pirms 2 gadiem te jau noasfaltēja to posmu, atkal ir uzrakts, atkal ir šķembas. Nu, jācer, ka nestāvēs vairs gadiem tās, bet būs ātrāk viss sataisīts. Svarīgi atzīmēt, ka uz sānielām nobīdes, kad ilgi ir šķembas, vēl ir daļai pieņemams, bet uz svarīgajiem ceļiem, uz tiem krustiem, kur ir liela dzīves satiksme, kā šeit Meža prospekts, nu nedrīkst ļaut būvniekiem ilgi turēt šos te šķembas, kā bija tieši tajā krustojumā pirms 2 gadiem. Tur kādu gadu bija tās šķembas. Pareizi uztaisīja kabatiņas. Šis atkal ir labais piemērs pie Dzintaru Meža parka, kas arī kopumā ir labs projekts, īpaši kontekstā ar nestāsta man pasaciņas pasākumu. Pateikšu par to negadījumu, kas tur bija. To, protams, ir grūti pierādīt un tagad nofiksēt. Bet tad, kad tas negadījums notika, bija ļoti spilgtas, ieliktas jaunas LED gaismiņas šeit parkā. Un viņas reāli žilbināja autovadītājus. Vai šeit cilvēki iet pāri, tāpēc, ka šeit vajag šo te pārēju no Dzintaru stacijas, no autobusu pieturs. Jā, šeit ir jābūvē un vienīgais variants šeit ir ar luksaforu saucamā regulēta gājēja pārēju. Tad paceļās jautājums par šo te visu kompleksu apbūvēm, kā tas viss tiek saskaņots, kā tas viss tiek atļauts. Un beigās Trukšņas Proģes vadībā mēs esam iedzīvojušies pie dievnama, pareizticīgo dievnama tieši Jomas ielas galā. Kā tur ir, deputāti? Jūs zinat, Trukšņas te dzīvoja vai nedzīvoja šitajās vai iepriekšējās Krūmiņa mājās? Bija tas dzīvoklis? Nebija? Un 30 saprotam pamatot. Šodien perfekta diena, darba diena, bet, cilvēki ir uz jomanas. Šitajā posmā nav, bet, tālāk īstenībā, ja paskatās, diezgan labi iet. Bet te es atnācu pie šīs ēkas un gribu apstīties vienu lietu. Re, kur ir? Labi, ka tie ir. Un apstīšos, kur saldētais jogurts. Interesanta vieta, ar ko? Ar to, ka viņi slēdzās ciet augusta beigās un slēdzās vaļā 1. jūnijā. Tagad pat šiltīte nav uzlikta, diemžēl. Tāds agrāk bija paziņojums internetā, pagājušajā gadā. Bet katrā ziņā mēs redzam, ka šobrīd vēl viņi nestrādā. Un tas ir par biznesu un uzņēmēju darbības vidi jomanēm. Tādām svarīgām lietām, kas ir Jūrmalā, ir tiešām parādījušās jau vairākus gadus daudz un bezmaksas labierīcības. Salīdzinoši tīrs, viss tur ir kārtībā un strādā arī. Kā kaut kur dabūn, mazbrīz pleķīts un uzreiz 1, 2, 3. Privāti bija tā kā privātā būve un tad beigās jau ir daudzstāva būve. Opā, te pasniegs nav nostrādājis. Agrāk te bija frizētava un tagad dzīvokļi. Beidzot skatos, kaut ko te mēģina remontēt, bet šitas te visu laiku mūrs tāds nopluts bija. Un tur arī, piemēram, tur bija tas indiešu restorāns, varbūt kāds atcerās. 2, 3, ja ne pat 4 gadus tukšas tās telpas stāvēja. Tāds tas biznes ir. Un te ir notikušas izmaiņas. Šīs ir pozitīvas izmaiņas. Te bija Slāva restorāns. Pirmkārt pozitīvais bija, ka viņi tā kā likvidēja. Pārbūvēja par ļoti labām, interesantām telpām. Bija ilgi tirdzniecībā. Moderns, manuprāt, Jūrmalā majoriem ļoti. Tiešām te tāds veiksmīgs. Un tagad izskatās, ka tas ir pārdots un arī kaut kas būs. Wow! Tā beidzot šito te remontē. Tas jau drausmīgi izskatījās. Jūrmalniekiem daudziem iecienīt vieta, tas ir alus krodziņš. Zelta tečs man arī ļoti patika, labs krogs, bet pirms 2 gadu atnācu un tad, kad mums bērniem par kečupu paprasīja 2 eiro par vienu, kopā bija 5 bērni, 10 eiro par kečupu, kad nolikām, tad mēs vairs nenācām. Daudz dzīvokļu nami nāk ar vien vairāk un vairāk iekšā. Un tad, kad es runāju ar to pašu vienu jūrmalnieku par tām caurlaidēm, kurš sākumā bija par, tagad tomēr sapratu, ko tas viss traucē, viņam brālis tā arī pateica, es nebraukšu pie tevis, es negribu maksāt to 3 eiro. Redzu, nav jau runa, ka tev nav to 3 eiro. Ja, piemēram, to atbalsti, kaut vai daļēji to virzienu, par ko es šeit runāju, saprotu, ka tas ir ļoti grūti
piespies tam ziņojumam laiku, to es neprasīšu, bet varbūt, nu, pārsūti tālāk, nu, tā kā dalies ar to tālāk. Man tik vēl tas viss jāsamontē, lai tā smuki izskatās. Aizbrauc velosipēdus, kur ir mašīnas, un tev kā gājējiem jāiet šeit. Tāpat kā šī lieta nav normāla. Vai nu tad ļaujam būvēt daudz dzīvokļu nams pareizi, kā tas ir ar atļaujām, bet šis arī tika saskaņots kā viesumāja. Viesnīca, viesumāja, un būvē un pārdot dzīvokļus. Nu kā tas var būt? Tas apkauno gan pašvaldību, bet vēl vairāk valsts, ka varam neredz iespēju to kaut kā apturēt. Un tā ir krāpšana nevis no viena indivīda, bet no visu pašvaldību. Tur vēl liela tēma ir tā promenāde, kur ir, saprot, diezgan daudz naudiņas ieguldīts. Un šis tas ir iebirs upītē, Lielupē. Arī tāds, maza nians, bet skaisti. Labi, ka ir, bet, salīdzina to ar koncertzāles Latvijas Strūklaku Ventspilī. Te ir Jomas iela. Ko tur īsti darīt, kas ir šie te pieslēguma punkti un kāpēc turistiem, es neiesaku turistiem iet staigāt pa Jomas ielu. Jomenēs pārsvarā reku brauc uz drogām. Te bija foršs sporta preču veikals savā laikā. Latvijā redzīja konkurence ir un tā jau ir svarīgi, kā pilsēta ieguldās. Un tad tu vari taisīt daudz koncerts, varbūt vienu koncertu netaisīt, bet uztaisīt pilsētvidi. Ja mēs gribam, lai sēž cilvēki nepiespiežu kārtā, atkal nav apmalīts. Visu laiku tikai dizains ir virs funkcionalitātes. Te ar, piemēram, jā, šito saskaņoja kopumā ideja ir ļoti laba, bet kā atļāva nojaukt to, kas tur bija, kā viņi nosauka, tās bija tās 8 māsiņas, vai viņš bija savādāk saucās, kā to skaisto arhitektūras pērli varēja nojaukt. Un visu iznest, tas bija pareizi, bet prekur, būtībā tā ir sāna iela, kas ir saskaņota. Un kā tagad to tu samainīs vai nojauks kaut kā? Kāpēc viņi neuztaisīja viņu kā bišķi aktīvāk ar tiem logiem, kas vismaz simulētu, ka tā ir tā kā biroja platība pret Jomeni pagriezt. Tajā pašā laikā rekur bistro ir uzlicis reklāmu uz kanalizācijas. Čeki! Būvvalde, te nav jāsoda uzņēmējs. Vienkārši pasakiet, ka šitādu sūdu nevar likt. Uz kanalizācijas trubām, reku vietējais Jūrmals aktīvists. Un lūk, vietēji uzņēmumi ir uzķēruši šo lietu caurlēdēm. Un, piemēram, šeit Redbus LV, ja tu nopērci lielo picu, uzrādot šo te caurlaides, tev fiziskā formā jābūt tātad čeku, tu dabūni to it kā atpakaļ. Nos no picas cenas. Tas ir izcinājums, redz, kā man patīk, kad uzņēmēji īpaši aktīvi kaut ko vienmēr izdomā. Kurš atcerās, ka tur bija pingvīns, viens no pirmajiem saldējumiem. Ir izcinājums pirmkārt nebalsot, ja tie cilvēki nav izdarījuši 14, 15 vai pat 16 gadu, ne trūksnes, ne sproģi kopā nav izdarījuši neko būtiski izņemot skolas, restaurāciju, kur ir pasūtījumi Mēluža estrāde, Dzintar koncertzāle, slēgtā zāle, slimnīcas. Tad ir jāskatās un jādomā, ko un kā mēs daram, ko mēs atbalstam ar savām balsīm. Balsot ejam, daram to. Otra lieta, par ko balsot. Tas jums pašiem ir jāizdomā. Diemžēl fakts ir kāds. Tie visi, kas jūs šobrīd kandidējat uz Jūrmals domu, uzskata jūsu kampaņas par vājām. Šlesers vienkārši saraksts mēģina iet uz to, kad ir Šlesers. Man tā nav vērtība, līdz ar to tas man nepaņem. Asarim, tas, kad viņš ir asaris un balso asarnieku par asaru, saprot, kad ir vārdu spēle. Sproģi mauc tīrā veidā, labklājības budžets, sociālās tēmā. Vai mēs to gribam? Mums vajag, ka cilvēki šeit brauc. Mums vajag pateikt, esat laipni aicināts. Trešā lieta šajā kontekstā ir jāizbūvē labāka izbraukšana uz Puņciem šosei aizbraukt. Līdz ar to, tad, ja normāli šoseis ir, es, piemēram, uz Lubānas ielu braucu, ne uz Lubānas ielu, bet uz Baltazaru vai uz Siguldu braucu papeceļu. Rīgā es nebraucu cauri, lai gan ceļš ir 8 km īsāks, un ja tu netiec uz Sarkanavu plūsmu, tad arī 2-3 sekundes ātrāks. Tas nav tā vērts, lai mierīgi brauktu ar mazām stāšanām apkārt. Negrib cilvēki braukt caur Jūrmalu, kur tur 50, tas viss vazāties, ja vēl Strelnieku prospektā uzlikt kaut kādus šķēršļus. Tā kā gribēju šādu te garu video, atvainojiet, kas grib tie skatās, tas ir mans kanāls, privātais. Arī mēs jau no tādas diskusijas esam pazaudējušies, jo uzreiz, ja kāds kādam nepiekrīt, tad uzreiz, tā kā tiek tas gasēts lejā, tā kā
Nu, nav tā. Tāpēc jau tā ir politika, tā ir saimniecības izšķiršanās politika tādā ziņā, ka mēs izšķiramies par vienu vai otru veidu. Tāpat kaut kad mēs nonāksim pie tā, ka kāds būvēs tiltu pāri Lielupei. Nu, tad tās visas izvēles, kuras mēs šodien, 2025. šajā specifiskajā laikā izdarīsim, arī veidos to mūsu pilsētu nākamos 4-8 gadus. Tāpat kā mēs brauksim ar zilu baltajiem vecajiem Rīgas autobusiem, un no tā ir arī atkarīgs, vai šeit jūs saņemsiet sodu vai nē. Un nesaņemsiet sodu tikai tad, kad šeit šo kameru vai arī šo stop zīmi noņems nost un par to vairs nesodīs, jo tā nav loģiskā rīcība. Viņi uzlika šeit speciāli zīmi stop. Šitā te zīme stop, redzat? Tā liek jums apstāties, izgriežoties. Daudz to nav pieraduši, jo normāli ir tad, kad tu izgriezies šeit ārā, brauc tālāk, palaižot, protams, gājējs. Un tagad ne tikai tas, ka tur daudz iekritīs, bet arī šeit veidosies sastrēgums, jo šeit var izbraukt vienlaicīgi 4, maksimums 6 mašīnas aizsitot satikt. Ja mēs tiešām gribam kaut ko labāku, nu, tad nav pareizi balsot par to, ka mūsu brīvbiļete ar vilcienu. Lai arī kā tas skan, tas ir nepareizs lēmums. Un mēs no komunisma aizgājām projām. Un kā mēs redzam, dēļ tā visa, tā, kā saka, sūdi ir piezagušies nemanot. Jutīsim mēs to arvien vairāk, ar uzkritušu koku uz māju, ar soda kvīti par nesaprotamu pārkāpumu, iespējams pat vairākām vienā vietā. Ar to, ka grāvis netek projām, ir aplūds. Un galā ar to, ka mūsu viesi atbrauc, piemēram, uz Jūrmalu nopeldēties pludmalē. Tur, nu taču nevar būt, ka sūdi jūrā. Ir! Bet vismaz uz nākamajām vēlēšanām pacīnīties bišķiņ nopietnāk. Netik populārs tēmas kā Jūrmals caurlaižu atcelšana, kā maksas stāvvietu ieviešana, kā atteikšanās no bezmaksas vilciena. Nu, jā, tās ir tās lietas, kas pēc tam mums parādās kanalizācijas tarifā, salīdzinot to Rīgas un citu pilsētu tarifiem. Miskas tarifā, nu tagad miskas sargan pieaug, vismaz Rīgā. Un beigās, cik tad jūs esat pēdējo 2 gadu laikā kaut kādos mistiskos sodos samaksājuši Jūrmalai? Vai jūsu draugi, tie, kas vēl brauc ciemos? Paldies, ka noskatījies šo garo video. Zinu, ka nebija viegli. Mēģināt pastāstīt savus pārdomus. Tas ir mans privātais video. Es nekandidēju. Es gribu dot tev kā tādu stimulu, lai Jūrmalā kaut kas mainītos. Bet tagad tā kā Rīga arī degradējās, mēs varētu paņemt. Un viena no lietām, kāpēc nepadomāt par tiem birojiem, ka cilvēki nebrauc uz Rīgu strādāt, bet jau vismaz mazajā uzņēmēja darbībā pārceļās uz Jūrmalu. Jo šobrīd liekas smieklīgi kaut kādu biroju centru, A-klases biroju Jūrmalā. Ai, bet vispār kāpēc ne, ja tā ir valsts nozīmes pilsēta? Paldies!